Slaukšana latviešiem asinīs. Jā, mums ir slaveni slaucēji. Slaucējas padomu laikā mēs visu rekordus slabojām padomu savienībā. Tagad ir neatkarīgā Latvija. Arī kaut kāda maza rekordiņa krīt un tam līdzīgi. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Budžets bija iedalīts 9,89 miljoni. Protams, ka runājot par slaukšanu, tas pieauga līdz 14,2 miljoniem. Protams, nekas nepaliek lētāks. Ja? Un galvenais, ka viņi saka, mēs nepadomājam, ka tur dalībnieki paliks vairāk, ka drošība vajadzēs. Ja? Un viss cipari tā apmēram, tur 500 000 tur, pus šurp. Māksliniecisko risinājumu sadārdzinājums bija. Jā, tāds. Ja? Mākslinieckie risinājumi. Ko tas nozīmē? Es jau sāku, mēs par slaukšanu runājam. Ja? Ņemam tālāk. Ja, tad paiet svētki. Viņi saka, ziniet, vajag no kaut kādiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piemest 900 000. Ja? Protams. Kā? Mēs taču dziedam, mēs dejojam. Tas viss ir mūsu. Tā ir latvietība. Ja? Protams. Ja. Paiet 2 mēneši. Viņi saka, jums vēl ir nauda? Hašarātājs saka, jā, ir. Ko gribējāt? Viņi saka, mēs nepadomājam par medicīnu un par sabiedrisko transportu. Ja? Mēs nepadomājam. Varēsiet iedot vēl 400? Apmēram 400. 379 000. Ja? Arvils saka, protams, ka iedošu. Kāda problēma? Kāda jums vispār problēma? Ja? Nāciet biežāk, nāciet vēl. Mums vēl ir nauda. Ja? Un šo visu skatās grupējums, kas saucās bez partijām. Es tā kā mazliet sabiezinu krāsas, ne tikai dziesmas un dejas viņi skatījās, ja? Viņi skatās uz politisko procesu. Un bez partijām nolemj, kad kopā ar Alu Hermanu, ar Dīdzu Šmitu, ar mācītāju Sproģi, ar ekonomistu Vītolu un ar uzņēmēju Broku, viņi taisīs tādu kā iegrūdienu, ja, lai izmainītu satversmi, lai būtu cits vēlēšana kompass. Ja, un iegrūž tos ratus. Ja. Un tik spēcīgi iegrūž, ja, ka galvenais grūdējs Hermans netiek līdzi. Un viņš no tiem ratiem beigās izkāpj. Ne beigās, var teikt jau sākumā, ja? Pirms nedēļas. Ja? Un viņš saka, ja kazai nav piens, tad nav piens. Ko tu? Alus laikam domāja, ka te uz rokām šo nesās. Ja? Bet, ja tu gribi kaut ko mainīt, ir jāstrādā. Tev taču arī teātri izrādes. Ja? Ir garās. Ja? Vai es palaidu garām? Ir kāda stundu gara izrāde? Nav neviena. Ja? Tur 5 stundas vismaz. Ja? Te jau tas pats. Ja gribi tik līdz satversmes mainīšanai, vismaz ar 5 stundām ir jārēķinās. Ar 5 stundām darba.